Šajā brīdī, kamēr jūs lasāt šos vārdus, jūsu smadzenes apstrādā aptuveni 11 miljonus bitu informācijas sekundē. Jūsu sirds pumpē asinis caur 100 000 kilometru garu asinsvadu tīklu. Jūsu šūnas veic triljonus ķīmisku reakciju. Un vienlaikus ar to visu šajā pašā sekundē caur jūsu ķermeni iziet aptuveni 300 triljonu neitrīno. Šīs subatomiskās daļiņas, kas radušās tālās zvaigznēs, šķērso jūsu māju, visu Zemi, it kā mēs nemaz nepastāvētu. Bet šeit ir kas dīvains. Šīs neitrīno nāk no dabiskiem avotiem, zvaigznēm, kas dzimušas pirms miljardiem gadu. Bet kur ir mākslīgie signāli? Kur ir radio viļņi no citām civilizācijām? Kur ir pierādījumi tam, ka kāds cits visumā arī domā, jūt, rada? 1950. gadā, vasaras dienā, Los Alamosas Enrico Fermi, vīrietis, kurš palīdzēja radīt atomu bumbu, pusdienu laikā uzdeva jautājumu, kas līdz šai dienai mocīja labākos zinātniekos pasaulē. Viņš nerunāja par kvantu mehāniku. Viņš nerakstīja vienādojumus uz tāfeles. Viņš vienkārši pajautāja saviem kolēģiem, kur visi ir? 3 vienkārši vārdi, bet šie vārdi satur vienu no dziļākajiem paradoksiem, ar kādu cilvēce jebkad saskārusies. Jo matemātika saka vienu, realitāte rāda ko pavisam citu, un šī plaisa starp aprēķiniem un klusumu ir tik milzīga, ka tā liek pārvērtēt visu, ko mēs domājam par dzīvību, inteliģenci un mūsu vietu visumā. Fermi nebija pirmais, kurš domāja par ārpuszemes dzīvību, bet viņš bija pirmais, kurš pārvērta šo jautājumu matemātiskā problēmā. Un kad jūs sākat rēķināt, rezultāti ir satriecoši. Mūsu galaktikā ir aptuveni 200 līdz 400 miljārdi zvaigžņu. Lielākā daļa no tām ir vecākas par mūsu Sauli, daudz vecākas. Ja ap katru 100 zvaigzni būtu tikai viena planēta ar dzīvību, tas nozīmētu miljardiem apdzīvotu pasauļu. Ja tikai viena no miljona šīm civilizācijām attīstītos līdz kosmosa ceļojuma līmenim, mūsu galaktikā būtu tūkstošiem tehnoloģiski attīstītu sabiedrību. Un tomēr pilnīgs klusums. Šis nav vienkārši akadēmisks jautājums, šis ir eksistenciāls mīkla, kas skar katru no mums. Jo atbildi uz to, kāpēc mēs nedzirdam nevienu, var noteikt mūsu nākotni. Katrs iespējamais skaidrojums Fermi paradoksam ved uz atšķirīgu secinājumu par to, kas mūs gaida. Un gandrīz visi šie secinājumi ir biedējoši. Iedomājieties, ka jūs atrodaties tumšā mežā. Jūs zināt, ka šajā mežā dzīvo tūkstošiem dzīvnieku. Jūs dzirdat vēju lapās, jūs dzirdat savu elpošanu, bet neviens dzīvnieks nerada ne skaņu, ne putns nedzied, ne zars nelūst. Pilnīgs klusums. Jūs sākt domāt, vai viņi visi ir miruši, vai viņi slēpjas, vai viņi gaida, vai arī, un šī doma ir visbaigākā, vai viņi visi zina kaut ko, ko jūs nezināt. Tieši šāda ir mūsu situācija visumā. Mēs esam mežā, kas pēc visiem aprēķiniem būtu jābūt pilnam ar dzīvību, bet mēs dzirdam tikai klusumu. Un jo ilgāk mēs klausāmies, jo satraucošāk šis klusums kļūst. Dreiks vienādojums, ko izstrādāja astronoms Franks Dreiks 1961. gadā, mēģina aprēķināt, cik komunikējošas civilizācijas varētu būt mūsu galaktikā. Vienādojums ņem vērā zvaigžņu veidošanās ātrumu, planētu skaitu, dzīvības rašanās varbūtību, inteliģences attīstību. Pat ar ļoti konservatīviem pieņēmumiem rezultāts ir satriecošs. Mums nevajadzētu būt vienīgajiem. Pat ja tikai viena no miljona piemērotām planētām attīstītu tehnoloģisku civilizāciju, mūsu galaktikā būtu 100 000 sabiedrību, kas varētu sazināties. Bet mēs nedzirdam neko. Kopš 1960. gada, kad Franks Dreiks uzsāka pirmo SETI projektu, mēs esam klausījušies. Mēs esam vērsuši savus radioteleskopus uz tūkstošiem zvaigžņu. Mēs esam analizējuši miljoniem signālu, un rezultāts – pilnīgs klusums. Neviens apstiprināts ārpuszemes signāls, neviena nepārprotama zīme par citu inteliģenci. Šis klusums ir tik dziļš, tik pilnīgs, ka tas prasa skaidrojumu. Un katrs skaidrojums, ko zinātnieki ir piedāvājuši, ved uz satraucošiem secinājumiem par mūsu pašu nākotni.
Pirmais un visbiedējošākais skaidrojums ir tas, ko sauc par lielo filtru. Šī ideja, ko popularizēja ekonomists Robins Hansons 90. gados, apgalvo, ka kaut kur starp vienkāršu dzīvību un starpzvaigžņu civilizāciju pastāv barjere – filtrs. Kaut kas, kas gandrīz nevienu civilizāciju neļauj iziet cauri. Kaut kas, kas iznīcina vai aptur gandrīz katru sabiedrību, pirms tā sasniedz punktu, kad var kolonizēt galaktiku. Bet šeit ir tas, kas liek pamosties naktī zinātniekiem visā pasaulē. Mēs nezinām, vai šis filtrs ir aiz mums vai vēl priekšā. Ja filtrs ir aiz mums, ja tas ir piemēram pārēja no vienkāršas dzīvības uz sarežģītu, tad mēs esam pārsteidzoši veiksmīgi. Mēs esam izdzīvojuši. Mēs esam īpaši. Bet ja filtrs ir priekšā, ja gandrīz katru tehnoloģisku civilizāciju gaida kaut kas, kas to iznīcina, tad mēs tuvojamies tam ar katru dienu. Domājiet par to. Katru reizi, kad mēs atklājam, ka dzīvība visumā varētu būt izplatītāka nekā domājām, katru reizi, kad mēs atrodam ūdeni uz Marsa vai organiskās molekulas uz Eiropas, mēs patiesībā saņemam sliktas ziņas. Jo, ja dzīvība ir izplatīta, bet mēs joprojām nedzirdam nevienu, tas nozīmē, ka filtrs visticamāk ir priekšā. Kaut kas nogalina civilizācijas pēc tam, kad tās sasniedz mūsu līmeni. Un kas varētu būt šis filtrs? Iespējas ir satraucošas. Kodolkarš, klimata katastrofa, mākslīgā inteliģence, kas iziet no kontroles, biotehnoloģiju katastrofa, nanotehnoloģiju problēma. Vai varbūt kaut kas, ko mēs jau pat nevaram iedomāties? Tehnoloģija, ko mēs vēl neesam izgudrojuši, bet kas neizbēgami iznīcina katru civilizāciju, kas to rada. 1998. gadā filozofs Niks Bostroms publicēja darbu, kurā viņš matemātiski pierādīja kaut ko satraucošu. Viņš parādīja, ka ja mēs jebkad atradīsim pierādījumus par dzīvību citur visumā, īpaši par sarežģītu dzīvību, kas būtu ļoti sliktas ziņas mūsu izdzīvošanas izredzēm, jo tas nozīmētu, ka lielais filtrs visticamāk vēl nav aiz mums. Bet ir arī citi skaidrojumi, un daži no tiem ir tikpat satraucoši. Otrais skaidrojums ir zooloģiskā dārza hipotēze. Šī ideja apgalvo, ka ārpus zemes civilizācijas pastāv, bet tās apzināti izvairās no kontakta ar mums. Varbūt viņi mūs novēro. Varbūt viņi gaida, līdz mēs sasniegsim noteiktu attīstības līmeni. Varbūt pastāv kaut kāda galaktiskā kultūra ar noteikumiem par to, kā rīkoties ar primitīvām civilizācijām. Mēs esam kā dzīvnieki zooloģiskajā dārzā, novēroti, bet izolēti. Šis skaidrojums sākotnēji šķiet mazāk biedējošs nekā lielais filtrs, bet padomājiet dziļāk. Ja mēs esam zooloģiskajā dārzā, kas ir dārza uzraugi? Cik varenīgi viņi ir? Un kas notiks, kad mēs kļūsim pietiekami attīstīti, lai izlaustos no sava aploka? Vai viņi mūs uzņems savā sabiedrībā? Vai arī viņi mūs iznīcinās, ja mēs kļūsim par draudiem? Ir arī tumšāka šīs hipotēzes versija – tumšā meža teorija, ko popularizēja ķīniešu rakstnieks Liu Cixin savā zinātniskās fantastikas triloģijā. Šī teorija apgalvo, ka visums ir kā tumšs mežs, pilns ar medniekiem. Katra civilizācija ir mednieks ar ieroci, kas klusi pārvietojas starp kokiem. Un ja jūs atklājat savu atrašanās vietu, ja jūs sūtāt signālus kosmosā, jūs kļūstat par mērķi, jo jūs nevarat zināt, vai cita civilizācija būs draudzīga vai naidīga. Un ja pastāv pat maza iespēja, ka viņi varētu būt draudi, racionālākā rīcība ir iznīcināt viņus pirmajam. Šī teorija izskaidro klusumu perfekti. Neviens nerunā, jo visi baidās. Katra civilizācija, kas ir pietiekami gudra, lai izdzīvotu, ir pietiekami gudra, lai klusētu. Un tās, kas nebija pietiekami gudras, lai klusētu, viņas vairs nepastāv. Ja šī teorija ir patiesa, tad mūsu SETI projekti, mūsu mēģinājumi sūtīt ziņojumu uz zvaigznēm, ir varbūt lielākā kļūda, kādu cilvēce jebkad pieļāvusi. Mēs esam kā bērns, kas tumšā mežā kliedz. Šeit es esmu. Mēs ceram uz draugu, bet varbūt mēs piesaistām plēsēju. Trešais skaidrojums ir vēl dīvaināks. Varbūt viņi jau ir šeit. Varbūt ārpuszemes inteliģence ir tik atšķirīga no mūsējās, ka mēs vienkārši to neatpazīstam. Mēs meklējam radiosignālus, bet varbūt viņi sazinās izmantojot gravitācijas viļņus.
Mēs meklējam bioloģisku dzīvību, bet varbūt viņi ir mākslīgā inteliģence, kas dzīvo datorprogrammās. Mēs meklējam civilizācijas uz planētām, bet varbūt viņi dzīvo starpzvaigžņu mākoņos vai melno caurumu notikumu horizontos. Astronoms Džils Tārters, kas vairāk nekā 30 gadus vadīja SETI institūtu, reiz teica: Mēs meklējam atslēgas zem ielas luktura, jo tur ir gaisma, bet atslēgas varētu būt jebkur tumsā. Mēs meklējam dzīvību, kas līdzīga mūsējai, jo tā ir vienīgā dzīvība, ko mēs pazīstam. Bet visums varētu būt pilns ar inteliģenci, kas ir tik atšķirīga, ka mēs pat neatpazīstam to kā inteliģenci. Iedomājieties skudru koloniju. Skudras ir sociāli dzīvnieki ar sarežģītu komunikāciju, bet vai skudra varētu saprast internetu, vai tā varētu atpazīt cilvēku civilizāciju kā inteliģenci? Tagad iedomājieties, ka mēs esam skudras, un kaut kur tur ārā ir inteliģence, kas ir tikpat daudz pārāka par mums, cik mēs esam pārāki par skudrām. Vai mēs varētu to atpazīt? Vai mēs varētu to saprast? Ceturtais skaidrojums ir varbūt visoptimistiskākais, bet arī vismazāk ticamais. Varbūt mēs esam pirmie. Varbūt, neskatoties uz visuma vecumu un izmēru, mēs esam pirmā tehnoloģiskā civilizācija, kas jebkad radusies. Kādam taču ir jābūt pirmajam. Varbūt tas esam mēs, bet šis skaidrojums rada savus jautājumus. Ja mēs esam pirmie, tad mums ir milzīga atbildība. Mēs esam tie, kas noteiks, kāda būs dzīvība galaktikā. Mēs esam tie, kas izplatīs dzīvību uz citām pasaulēm. Vai arī mēs esam tie, kas pierādīs, ka inteliģence neizbēgami iznīcina pati sevi. Piektais skaidrojums ir varbūt visdrūmākais. Varbūt tehnoloģiskas civilizācijas vienkārši nedzīvo pietiekami ilgi. Varbūt laiks starp brīdi, kad civilizācija kļūst pietiekami attīstīta, lai sūtītu signālus kosmosā, un brīdi, kad tā iznīcina pati sevi, ir tik īss, ka iespēja, ka divas civilizācijas pastāvētu vienlaicīgi, ir niecīga. Domājiet par mūsu pašu vēsturi. Mēs esam spējīgi sūtīt radiosignālus tikai aptuveni 120 gadus, bet mēs esam spējīgi iznīcināt sevi ar kodolieročiem aptuveni 80 gadus. Mēs esam radījuši klimata pārmaiņas, kas varētu padarīt mūsu planētu neapdzīvojamu. Mēs strādājam pie mākslīgās inteliģences, kas varētu kļūt nekontrolējama. Cik ilgi mēs vēl pastāvēsim? 100 gadus? 1000? 10 000? Ja vidējā tehnoloģiskās civilizācijas dzīves ilgums ir, teiksim, 500 gadu, tad jebkurā brīdī mūsu galaktikā varētu būt tikai dažas desmitiem civilizāciju. Un galaktika ir tik milzīga, ka iespēja, ka mēs dzirdēsim viņu signālus, ir niecīga. Mēs visi esam kā kuģi naktī. Katrs redzams tikai īsu brīdi, pirms tas noslīgst tumsā. Šis skaidrojums nozīmē, ka lielākais draudi mūsu izdzīvošanai esam mēs paši. Ne asteroīdi, ne svešinieki, bet mūsu pašu tehnoloģijas, mūsu pašas izvēles, mūsu pašas dabas. 1999. gadā astronoms Džons Bols publicēja darbu ar nosaukumu Ja visums ir pilns ar ārpuszemes civilizācijām, kur visi ir. Viņš uzskaitīja 55 dažādus skaidrojumus Fermi paradoksam. 55. Un gandrīz katrs no tiem ved uz vienu no 5 secinājumiem, ko mēs tikko aplūkojām. Vai nu mēs esam vienīgie, vai arī mūs novēro, vai arī mēs neatpazīstam viņus, vai arī mēs esam pirmie, vai arī civilizācijas iznīcina pašas sevi. Bet ir vēl kaut kas, kas padara šo paradoksu vēl satraucošāku. Jo ilgāk mēs klausāmies, jo vairāk mēs meklējam, jo dziļāks kļūst klusums. Un šis klusums sāk izskatīties ne tikai pēc nejaušības, bet pēc likuma, pēc kaut kā fundamentāla par to, kā darbojas visums. Iedomājieties, ka jūs esat pirmais cilvēks, kas jebkad dzimis. Jūs pamostaties un redzat pasauli. Jūs redzat kokus, upes, kalmus, un jūs domājat, vai es esmu vienīgais, vai ir vēl kāds. Jūs sākat meklēt, jūs staigājat gadiem, jūs šķērsojat kontinentus, un jūs neatrodat nevienu, pilnīgi nevienu. Kā jūs to interpretētu? Vai jūs domātu, ka esat vienkārši pirmais un citi vēl nav dzimuši? Vai arī jūs sāktu domāt, ka ar jums kaut kas ir īpašs, vai arī kaut kas ir ļoti, ļoti nepareizi?
Tieši šāda ir mūsu situācija. Mēs esam pamodies visumā, kas pēc visiem aprēķiniem būtu jābūt pilnam ar dzīvību, bet mēs neatrodam nevienu, un jo vairāk mēs meklējam, jo dīvaināk tas kļūst. 2015. gadā astronomi no Pensilvānijas Universitātes publicēja pētījumu, kurā viņi meklēja Daisona sfēras, hipotētiskas megastruktūras, ko augsti attīstītas civilizācijas varētu būvēt ap zvaigznēm, lai savāktu visu to enerģiju. Viņi analizēja 100 000 galaktiku. Rezultāts – neviena skaidra zīme par šādām struktūrām. Neviena galaktika, kas būtu pilnībā pārveidota par enerģijas ražotni. Tas nozīmē, ka ja pastāv civilizācijas, kas ir miljoniem gadu vecākas par mums, viņas vai nu nespēja būvēt šādas struktūras, vai arī viņas izvēlas to nedarīt. Vai arī, un šī iespēja ir visbaigākā, viņas nepastāv pietiekami ilgi, lai tās uzbūvētu. Katrs jauns teleskops, katrs jauns pētījums, katrs jauns atklājums padara Fermi paradoksu dziļāku. Mēs tagad zinām, ka gandrīz katrai zvaigznei ir planētas. Mēs zinām, ka daudz no šīm planētām atrodas apdzīvojamā zonā. Mēs zinām, ka organiskās molekulas, dzīvības pamatelementi, ir visur visumā. Viss norāda uz to, ka dzīvībai vajadzētu būt izplatītai. Bet mēs joprojām nedzirdam neko, un šis klusums sāk izskatīties pēc atbildes. Varbūt klusums pats par sevi ir ziņojums. Varbūt tas, ko mēs nedzirdam, ir tikpat svarīgi kā tas, ko mēs dzirdētu. Lai saprastu, cik dziļi šis klusums iespiežas mūsu izpratnē par realitāti, mums ir jāaplūko katrs skaidrojums detalizētāk. Jo katrs no tiem nav tikai abstrakta teorija, katrs ir loks uz iespējamu nākotni, un katrs loks rāda kaut ko, kas liek pārdomāt visu, ko mēs uzskatām par pašsaprotamu. Sāksim ar lielo filtru. Šī nav vienkārši ideja par to, ka civilizācijām ir grūti izdzīvot. Šī ir matemātiska neizbēgamība, kas izriet no viena vienkārša novērojuma. Ja dzīvība ir viegla, bet mēs esam vienīgie, tad kaut kam ir jābūt ārkārtīgi grūtam. Un jo vairāk mēs atklājam par to, cik izplatīti ir dzīvības pamatelementi, jo šaurākam kļūst loks, caur kuru civilizācijai ir jāizsprūk. Apskatīsim skaitļus. Mūsu galaktikā ir aptuveni 400 miljārdi zvaigžņu. Pēdējo 10 gadu pētījumi rāda, ka vidēji katrai zvaigznei ir vismaz viena planēta. Tas nozīmē 400 miljārdi planētu. No tām aptuveni 20 līdz 50% atrodas tā sauktajā apdzīvojamā zonā, attālumā no zvaigznes, kur ūdens var pastāvēt šķidrā veidā. Tas ir aptuveni 80 līdz 200 miljārdi potenciāli apdzīvojamu planētu tikai mūsu galaktikā. Tagad pievieno laiku. Mūsu galaktika ir aptuveni 13,5 miljārdus gadu veca. Mūsu Saule ir tikai 4,5 miljārdus gadu veca. Tas nozīmē, ka bija 9 miljārdi gadu, kad varēja rasties citas zvaigznes un planētas. 9 miljārdi gadu, kad dzīvība varēja sākties citur. Ja civilizācija būtu sākusies tikai 1 miljārdu gadu agrāk nekā mēs, viņiem būtu bijis pietiekami daudz laika, lai kolonizētu visu galaktiku. Pat ceļojot ar 1% no gaismas ātruma, civilizācija varētu izplatīties pa visu galaktiku aptuveni 10 līdz 20 miljonu gadu laikā. Tas ir acu mirklis galaktiskajā laika skalā, bet mēs neredzam nevienu, ne kolonijas, ne megastruktūras, ne pārveidotas zvaigznes, pilnīgu klusumu un neskartību. Tātad, kur ir filtrs? Astronoms Kārls Sagāns reiz aprēķināja, ka, lai mēs būtu vienīgie, vismaz vienam solim dzīvības attīstībā ir jābūt ārkārtīgi neticamam. Viņš identificēja 9 galvenos soļus – piemērota planēta, vienkāršas dzīvības rašanās, fotosintēze, sarežģītas šūnas, daudz šūnu organismi, dzīvnieki ar smadzenēm, rīku lietošana, valoda un tehnoloģija. Ja katrs solis būtu, teiksim, 10% ticams, tad civilizācija būtu daudz, bet ja vismaz viens solis ir miljons reižu mazāk ticams, tad mēs varētu būt vienīgie. Kur varētu būt šis ārkārtīgi grūtais solis? Daudzi zinātnieki domā, ka tas ir pāreja no vienkāršas dzīvības uz sarežģītu. Uz Zemes dzīvība radās ārkārtīgi ātri, aptuveni 700 miljonus gadu pēc planētas veidošanās. Bet pēc tam pagāja gandrīz 3 miljārdi gadu, līdz radās pirmās sarežģītās šūnas ar kodolu. 3 miljārdi gadu.
Tas ir 20 reizes ilgāk nekā laiks no dinozauriem līdz mums. Šī pāreja no vienkāršām baktērijām uz sarežģītām šūnām notika tikai vienu reizi Zemes vēsturē. Visas sarežģītās dzīvības formas, visi augi, dzīvnieki, sēnes cēlušās no šī viena notikuma. Bioloģi Linna Margulis pavadīja visu savu karjeru pētot šo pāreju, un viņa secināja, ka tā bija ārkārtīgi neticama. Tā prasīja, lai viena baktērija apēstu citu, bet nenoārdītu to. Tā prasīja, lai šī apēstā baktērija kļūtu par daļu no lielākās šūnas. Tā prasīja, lai abas sāktu sadarboties tik cieši, ka kļūtu par vienu organismu. Ja šis solis ir filtrs, tad mums ir labas ziņas. Mēs esam to pārvarējuši. Mēs esam īpaši. Bet ir arī sliktas ziņas. Tas nozīmē, ka visums visticamāk ir pilns ar vienkāršu dzīvību. Baktērijām, vienšūņiem, bet gandrīz nekur nav sarežģītu organismu. Gandrīz nekur nav dzīvnieku. Gandrīz nekur nav inteliģences. Bet kas, ja filtrs nav aiz mums? Kas, ja tas ir priekšā? 1964. gadā astronoms Nikolais Kardasjevs izveidoja skalu civilizāciju klasifikācijai, pamatojoties uz to enerģijas patēriņu. Pirmā tipa civilizācija izmanto visu savas planētas enerģiju. Otrā tipa – visu savas zvaigznes enerģiju. Trešā tipa – visu savas galaktikas enerģiju. Mēs pašlaik esam aptuveni 0,73 tipa civilizācija. Mēs vēl pat neesam sasnieguši pirmo tipu. Fiziķis Michio Kaku aprēķināja, ka mums vajadzēs vēl aptuveni 100 līdz 200 gadu, lai kļūtu par pirmā tipa civilizāciju. 100 līdz 200 gadu. Tas ir laiks, kad mums būs jāpārvar klimata pārmaiņas, resursu izsīkums, iespējamie kodolkari, mākslīgās inteliģences riski, biotehnoloģiju briesmas. Visi šie draudi koncentrējas tieši šajā periodā, pārējā no planētāras uz starpplanētāru civilizāciju. Un šeit ir satraucošā daļa. Mēs nezinām nevienu civilizāciju, kas būtu pārvarējusi šo pāreju. Mēs nezinām, vai tas vispār ir iespējams. Varbūt katru reizi, kad civilizācija sasniedz mūsu līmeni, tā atklāja tehnoloģijas, kas ir pārāk spēcīgas, lai tās droši kontrolētu. Varbūt kodolenerģija, mākslīgā inteliģence, ģenētiskā inženierija, nanotehnoloģijas. Varbūt šīs tehnoloģijas ir kā mīnas uz ceļa. Un gandrīz katra civilizācija, kas iet pa šo ceļu, agrāk vai vēlāk uzkāpj uz vienas no tām. Apskatīsim konkrētus piemērus. Kodolieročus mēs izgudrojām 1945. gadā. Jau 1962. gadā, Kubas raķešu krīzes laikā, mēs bijām dažas minūtes attālumā no pilna mēroga kodolkara. Viena kļūda, viens pārpratums, un cilvēce varētu beigties. Kopš tā laika ir bijuši vairāki gadījumi, kad kodolkarš gandrīz sākās nejauši. Tehnisku kļūdu, nepareizi interpretētu radaru signālu, cilvēcisko kļūdu dēļ. 1983. gada 26. septembrī padomju virsnieks Staņislavs Petrovs bija dežūrā, kad viņa sistēma ziņoja par 5 amerikāņu raķetēm, kas tuvojas Padomju Savienībai. Protokols prasīja nekavējoties ziņot augstākajai vadībai, kas visticamāk būtu uzsākusi atbildes triecienu. Bet Petrovs nolēma, ka tas ir kļūdains trauksmes signāls. Viņš riskēja ar savu karjeru, iespējams ar dzīvību, un viņš izrādījās tiesīgs. Tā bija tehniska kļūme. Bet iedomājieties, ja viņš būtu pieņēmis citu lēmumu. Iedomājieties, cik tuvu mēs bijām. Un tas ir tikai viens piemērs. Ir bijuši desmitiem gadījumu, kad mēs bijām tuvu katastrofai. Un mums ir kodolieročiem tikai 80 gadus. Cik ilgi mēs varam turpināt būt veiksmīgi? Tagad pievieno mākslīgo inteliģenci. Mēs strādājam pie sistēmām, kas varētu kļūt gudrākas par mums, daudz gudrākas. Un mums nav ne jausmas, kā nodrošināt, ka šīs sistēmas paliks draudzīgas pret mums. Filozofs Niks Bostroms savā grāmatā Superinteliģence apraksta scenārijus, kuros mākslīgā inteliģence ar nevainīgiem mērķiem varētu iznīcināt cilvēci. Piemēram, AI, kuras mērķis ir ražot papīra skavas, varētu nolemt pārvērst visu matēriju Zemē, ieskaitot cilvēkus, par papīra skavām, jo tas ir visefektīvākais veids, kā sasniegt savu mērķi. Tas izklausās absurdi, bet tieši tāpēc tas ir bīstami. Mēs domājam par AI kā par cilvēku ar citiem mērķiem, bet AI nebūs cilvēks.
Tā būs optimizācijas process, un optimizācijas procesi, kas nav rūpīgi kontrolēti, var novest pie katastrofāliem rezultātiem. Vai katru civilizāciju gaida šis pats liktenis? Vai katru reizi, kad sabiedrība kļūst pietiekami gudra, lai radītu spēcīgas tehnoloģijas, tā kļūst pietiekami gudra, lai iznīcinātu pati sevi? Bet pieņemsim, ka filtrs nav ne aiz mums, ne priekšā. Pieņemsim, ka civilizācijas pastāv, bet mēs viņas vienkārši neredzam. Tas ved mūs pie zooloģiskā dārza hipotēzes un tās tumšākās versijas – tumšā meža teorijas. Zooloģiskā dārza hipotēzi pirmo reizi ierosināja radioastronoms Džons Bols 70. gados. Viņa ideja bija vienkārša. Varbūt pastāv galaktiska kultūra, kas apzināti izvairās no kontakta ar jaunām civilizācijām. Varbūt ir noteikumi, kaut kas līdzīgs zvaigžņu ceļa galvenajai direktīvai, kas aizliedz traucēt primitīvām sabiedrībām. Šī ideja sākotnēji šķiet nomierinošā. Tas nozīmētu, ka mēs neesam vieni. Tas nozīmētu, ka tur ārā ir civilizācijas, kas ir pietiekami gudras un ētiskas, lai ļautu mums attīstīties dabiskā ceļā. Bet padomājiet dziļāk. Ja mēs esam zooloģiskajā dārzā, kas nosaka noteikumus? Cik varenīgi ir šie uzraugi? Un, vissvarīgākais, kas notiek, kad dzīvnieks zooloģiskajā dārzā kļūst pārāk liels, pārāk bīstams, pārāk neprognozējams? Mēs jau sūtām signālus kosmosā. 1974. gadā mēs nosūtījām Arecibo vēstījumu, radiosignālu, kas vērsts uz zvaigžņu kopu M13. 1977. gadā mēs palaižām Voyager zondus ar zelta diskiem, kas satur informāciju par cilvēci un mūsu atrašanās vietu. Mēs esam kā bērns, kas tikko iemācījies runāt un tagad kliedz visiem, kur viņš dzīvo. Ja pastāv galaktiska kultūra, viņi tagad zina par mums. Un mēs nezinām, kā viņi reaģēs. Varbūt viņi ir draudzīgi, varbūt viņi ir vienaldzīgi, bet varbūt, un šī iespēja ir tā, kas liek dažiem zinātniekiem pamosties naktī, varbūt viņi uzskata jaunas, agresīvas, tehnoloģiskas civilizācijas par draudu. Šeit mēs nonākam pie tumšā meža teorijas. Šo ideju detalizēti izstrādāja Liu Cixin savā romānā Tumšais mežs, bet tās saknes ir spēļu teorijā un kosmiskajā socioloģijā. Loģika ir šāda. Visumā katrai civilizācijai ir divi galvenie mērķi – izdzīvot un paplašināties, bet resursi ir ierobežoti. Un vissvarīgākais, jūs nekad nevarat būt pārliecināts par citas civilizācijas nodomiem. Iedomājieties, ka jūs atklājat citu civilizāciju. Jūs nezināt, vai viņi ir draudzīgi vai naidīgi. Jūs nezināt, cik attīstīti viņi ir. Jūs nezināt, vai viņi uzskata jūs par draugu vai par resursu avotu. Un jums ir jāpieņem lēmums. Vai mēģināt sazināties, vai palikt slēptiem. Ja jūs mēģināt sazināties, un viņi ir naidīgi, jūs esat atklājis savu atrašanās vietu potenciālam ienaidniekam. Ja jūs paliekat slēpts, jūs zaudējat iespēju sadarboties, bet jūs arī saglabājat drošību. No spēļu teorijas viedokļa, ja pastāv pat maza iespēja, ka cita civilizācija varētu būt draudi, racionālākā stratēģija ir vai nu palikt pilnīgi slēptam, vai arī, ja jūs esat pietiekami spēcīgs, iznīcināt viņus pirms viņi kļūst par draudu. Šī teorija izskaidro Fermi paradoksu perfekti. Neviens nerunā, jo runāšana ir pašnāvība. Katra civilizācija, kas ir pietiekami gudra, lai izdzīvotu ilgi, ir iemācījusies klusēt. Un tās, kas nebija pietiekami gudras, viņas vairs nepastāv, jo kāds cits tās atklāja un nolēma, ka ir drošāk tās iznīcināt. Ja šī teorija ir patiesa, tad mūsu SETI projekti ir varbūt lielākā kļūda cilvēces vēsturē. Mēs esam kā kāds, kas tumšā mežā, pilnā ar nezināmiem plēsējiem, iededzina ugunskura un sāk dziedāt. Mēs ceram piesaistīt draugus, bet varbūt mēs piesaistām kaut ko pavisam citu. Astronoms Deivids Brins ir viens no skaļākajiem kritiķiem aktīvajiem SETI projektiem, mēģinājumiem sūtīt ziņojumus zvaigznēm. Viņš argumentē, ka mums nav tiesību riskēt ar visu cilvēci, nesaņemot globālu piekrišanu. Viņš norāda, ka vēsturē gandrīz katru reizi, kad divas kultūras ar ļoti atšķirīgiem tehnoloģiju līmeņiem ir sastapušās, mazāk attīstītā ir cietusi. Kāpēc mums domāt, ka ar ārpuszemes kontaktu būtu citādi? Bet ir arī pretējais arguments. Fiziķis un zinātniskās fantastikas rakstnieks Deivids Brins, jā, tas pats Brins, arī atzīst, ka klusēšana var nebūt risinājums. Jo ja tumšā meža teorija ir patiesa, tad jebkura civilizācija, kas kļūst pietiekami attīstīta, lai būtu bīstama,
kļūst arī pietiekami pamanāma, lai tiktu atklāta. Mūsu radio un televīzijas signāli jau ceļo kosmosā vairāk nekā 100 gadus. Mūsu atmosfēras sastāvs, īpaši skābekļa un metāna kombinācija, ir bioloģiskās aktivitātes pazīme, ko var atklāt no gaismas gadiem attāluma. Ja kāds meklē, viņi mūs jau ir atraduši. Tātad varbūt klusums nav risinājums. Varbūt vienīgā cerība ir kļūt pietiekami spēcīgiem, pietiekami ātri, lai mēs paši varētu aizstāvēties. Vai arī, un šī doma ir tikpat satraucoša, varbūt vienīgā cerība ir kļūt par civilizāciju, kas ir tik ētiska, tik gudra, tik mierīga, ka citi neuzskata mūs par draudu. Bet kas, ja problēma nav tā, ka civilizācijas slēpjas vai cīnās? Kas, ja problēma ir tā, ka mēs vienkārši neatpazīstam viņus? Šī ideja, ka ārpus zemes inteliģence varētu būt tik atšķirīga, ka mēs to neatpazīstam, kļūst arvien ticamāka, jo vairāk mēs uzzinām par dzīvības daudzveidību uz zemes un iespējamām dzīvības formām citur. Apskatīsim, cik atšķirīga var būt inteliģence pat uz mūsu planētas. Astoņkāji ir bezmugurkalnieki ar 9 smadzenēm, 1 centrālā un 8 taustekļos. Viņu neironi ir izkliedēti pa visu ķermeni. Viņi var mainīt savas ādas krāsu un tekstūru milisekundēs. Viņi var atrisināt sarežģītus uzdevumus, atvērt burkas, izkļūt no labirintiem. Bet viņu inteliģence ir tik fundamentāli atšķirīga no mūsējās, ka mēs joprojām nespējam pilnībā to saprast. Vai arī ņemiet sēnes. Sēņu tīkli zem zemes var stiepties kilometriem. Viņi apmainās ar barības vielām un informāciju starp kokiem. Daži zinātnieki argumentē, ka šie tīkli uzrāda kolektīvu inteliģenci, veidu, kā apstrādāt informāciju un pieņemt lēmumus, kas ir pilnīgi atšķirīgs no dzīvnieku smadzenēm. Vai tas ir inteliģence? Pēc kādiem kritērijiem? Tagad ekstrapolējiet to uz visumu. Varbūt pastāv inteliģence, kas dzīvo plazmas mākoņos, zvaigžņu atmosfērās. Varbūt pastāv inteliģence, kas kodēta gravitācijas viļņos. Varbūt pastāv inteliģence, kas pastāv kā informācijas modeļi starp zvaigžņu putekļos. Mēs meklējam radiosignālus, jo tā ir tehnoloģija, ko mēs pazīstam, bet civilizācija, kas ir miljonu gadu vecāka par mums, varētu izmantot komunikācijas metodes, kas mums šķiet neatšķirams no dabiskiem procesiem. Fiziķis Freemans Dysons reiz ierosināja, ka augsti attīstītas civilizācijas varētu būvēt milzīgas struktūras ap zvaigznēm, lai savāktu visu to enerģiju. Šīs Dysona sfēras būtu redzamas kā zvaigznes, kas izstaro galvenokārt infrasarkanajā spektrā. Mēs esam meklējuši tās. Mēs esam atradušas dažus interesantus kandidātus, piemēram zvaigzni KIC 8462 852, kas uzrāda dīvainus, neregulārus aptumšošanās modeļus. Bet neviens no šiem kandidātiem nav izrādījies nepārprotams. Varbūt problēma ir tā, ka mēs meklējam nepareizās lietas. Varbūt civilizācija, kas var būvēt Dysona sfēru, jau sen ir pārgājusi uz kaut ko efektīvāku. Varbūt viņi ir atklājuši, kā iegūt enerģiju tieši no vakūma. Varbūt viņi dzīvo simulācijās, kur fiziskā realitāte vairs nav svarīga. Varbūt viņi ir pārveidojuši sevi par tīru informāciju. Vai arī, un šī iespēja ir varbūt visintriģējošākā, varbūt viņi ir šeit, bet mēs vienkārši neatpazīstam viņus. Varbūt tumšā matērija, kas veido 85% no visas matērijas visumā, nav tikai inerta viela. Varbūt tā ir dzīva. Varbūt tā ir inteliģenta. Varbūt pastāv vesela civilizācija, kas pastāv tumšās matērijas formā, un mēs esam kā ēnas viņiem, redzamas, bet nesasniedzamas. Šīs idejas izklausās pēc zinātniskās fantastikas, bet atcerieties, pirms 100 gadiem ideja par melnajiem caurumiem izklausījās pēc zinātniskās fantastikas. Pirms 50 gadiem ideja par tumšo enerģiju izklausījās pēc zinātniskās fantastikas. Visums ir daudz dīvaināks, nekā mēs varam iedomāties, un varbūt inteliģence tajā ir tikpat dīvaina. Bet pieņemsim, ka nav ne filtra, ne slēpšanās, ne neatpazīšanas. Pieņemsim vienkāršāko skaidrojumu. Mēs esam pirmie. Šī ideja, ka no visām miljardiem planētu, no visiem miljardiem gadu mēs esam pirmā tehnoloģiskā civilizācija, šķiet neticami iedomīga. Bet kādam taču ir jābūt pirmajam. Kāpēc ne mums? Matemātiski tas nav neiespējami.
Ja vidējais laiks, kas nepieciešams, lai no planētas veidošanās rastos tehnoloģiska civilizācija, ir, teiksim, 15 miljārdi gadu, un visums ir tikai 13,8 miljārdi gadu vecs, tad mēs varētu būt starp pirmajiem. Mēs varētu būt pionieri, bet šī iespēja nāk ar milzīgu atbildību. Ja mēs esam pirmie, tad mēs esam tie, kas noteiks, kāda būs dzīvība galaktikā. Mēs esam tie, kas izplatīs dzīvību uz citām pasaulēm. Mēs esam tie, kas radīs precedentu tam, kā civilizācijas izturas pret citām. Vai mēs esam gatavi šai atbildībai? Apskatiet mūsu vēsturi. Mēs esam suga, kas ir karojusi gandrīz nepārtraukti kopš civilizācijas sākuma. Mēs esam iznīcinājuši neskaitāmas sugas, mēs esam piesārņojuši savas planētas. Mēs esam radījuši ieročus, kas var iznīcināt visu dzīvību uz Zemes. Vai šī ir suga, kurai vajadzētu būt galaktikas sēklas nesējiem? Bet varbūt tieši šīs īpašības, mūsu agresivitāte, mūsu zinkārība, mūsu spēja pielāgoties un pārvarēt, ir tās, kas ļāva mums izdzīvot un attīstīties. Varbūt mierīgas, harmoniskas civilizācijas nekad nekļūs pietiekami motivētas, lai izpētītu kosmosu. Varbūt tikai sugas ar mūsu pretrunīgo dabu, vienlaikus radošas un destruktīvas, var sasniegt zvaigznes. Ja tas ir taisnība, tad mūsu lielākā vājība varētu būt arī mūsu lielākais spēks. Bet tas arī nozīmē, ka mums ir jāiemācās kontrolēt šo dabu, pirms tā mūs iznīcina. Un tas ved mūs pie pēdējā, visdrūmākā skaidrojuma. Varbūt tehnoloģiskas civilizācijas vienkārši nedzīvo pietiekami ilgi. Šī ideja balstās uz vienu vienkāršu novērojumu. Laiks starp brīdi, kad civilizācija kļūst pietiekami attīstīta, lai sazinātos ar citām zvaigznēm, un brīdi, kad tā iegūst spēju iznīcināt pati sevi, ir ārkārtīgi īss. Mums šis loks ir tikai aptuveni 100 gadu, un mēs jau esam izmantojuši 80 no tiem. Apskatīsim riskus, ar kuriem mēs saskaramies tieši tagad. Klimata pārmaiņas varētu padarīt lielas daļas mūsu planētas neapdzīvojamas nākamo 100 gadu laikā. Kodolieročiem ir pietiekami, lai iznīcinātu civilizāciju vairākas reizes. Mākslīgā inteliģence attīstās eksponenciāli, un mums nav ne jausmas, kā to kontrolēt. Biotehnoloģija kļūst tik pieejama, ka drīz gandrīz jebkurš varēs radīt bīstamus patogēnus. Nanotehnoloģija sola brīnumus, bet arī draudus, ko mēs vēl pilnībā nesaprotam. Un tas viss notiek vienlaicīgi. Mēs saskaramies ar vairākiem eksistenciāliem riskiem vienlaicīgi, un katrs no tiem varētu būt pietiekams, lai iznīcinātu mūsu civilizāciju. Varbūt tieši tas notiek ar katru civilizāciju. Varbūt ir kaut kas fundamentāls par tehnoloģiju attīstību, kas neizbēgami ved uz pašiznīcināšanos. Varbūt zināšanas, kas nepieciešamas, lai ceļotu starp zvaigznēm, ir tās pašas zināšanas, kas nepieciešamas, lai iznīcinātu sevi. Un varbūt gandrīz neviena civilizācija nav pietiekami gudra vai pietiekami piesardzīga, lai izvairītos no šīm slazdām. Ja tas ir taisnība, tad klusums, ko mēs dzirdam, nav tikai nejaušība. Tas ir brīdinājums. Tas ir pierādījums tam, ka ceļš, pa kuru mēs ejam, ved uz beigām. Un vienīgais veids, kā izdzīvot, ir kļūt par pirmo civilizāciju, kas ir pietiekami gudra, lai mainītu kursu. Lai saprastu, cik nopietni mēs meklējam atbildes, ir jāaplūko, ko mēs faktiski esam darījuši. Jo pēdējo 60 gadu laikā cilvēce nav tikai spekulējusi par Fermi paradoksu. Mēs esam aktīvi meklējuši. Mēs esam būvējuši instrumentus. Mēs esam veltījuši miljardus dolāru un tūkstošiem zinātnieku karjeru šim meklējumam. 1960. gadā, aprīļa 8. dienā, astronoms Franks Dreiks pavērsa 26 metrus platu radioteleskopa antennu Grīnbankā, Rietumvirģīnijā, uz zvaigzni Tau Ceti. Tas bija projekts OZMA, pirmais sistemātiskais mēģinājums meklēt ārpuszemes inteliģences signālus. Dreiks klausījās 2 mēnešus. Viņš analizēja signālus frekvencē 1420 MHz, frekvencē, kurā ūdeņradis izstaro dabiskos radioviļņus. Viņš izvēlējās šo frekvenci, jo domāja, ka jebkura civilizācija, kas saprot radioastronomiju, zinās, ka šī ir dabiska tukšuma josla, vieta spektrā, kur ir maz traucējumu. Rezultāts – klusums. Bet Dreiks nebeidza. Viņš izveidoja vienādojumu, kas tagad nes viņa vārdu
un viņš iedvesmoja veselu zinātnes nozari. Kopš tā laika SETI meklējumi pēc ārpuszemes inteliģences ir pārvērtušies no viena cilvēka ar vienu teleskopu par globālu tīklu, kas iesaista simtiem zinātnieku un desmitiem instrumentu. Mēs esam klausījušies tūkstošos frekvencēs. Mēs esam novērojuši miljoniem zvaigžņu. Mēs esam analizējuši miljardiem signālu. 1977. gadā astronoms Džerijs Eimans, strādājot ar lielā auss radioteleskopa datiem, atklāja signālu, kas bija tik spēcīgs, tik šaurs, tik precīzs, ka viņš uzrakstīja wow uz izdrukātajiem datiem. Šis wow signāls ilga 72 sekundes. Viņš nāca no šāvēja zvaigznāja virziena. Viņš bija tieši tajā frekvencē, kur mēs gaidītu ārpuszemes signālu, un viņš nekad nav atkārtojies. 47 gadus vēlāk mēs joprojām nezinām, kas tas bija. Daži zinātnieki domā, ka tas bija komēta, kas izdalīja ūdeņradi. Citi domā, ka tas bija Zemes izcelsmes traucējums. Bet neviens nav varējis to pilnībā izskaidrot, un neviens nav varējis to atrast vēlreiz. Viens signāls, 72 sekundes, 47 gadi atpakaļ. Tas ir viss, kas mums ir tuvākais ārpuszemes inteliģences pierādījumam. Viens neskaidrs, neatkārtojams signāls. Bet meklējumi turpinājās. 90. gados SETI institūts uzsāka projektu Phoenix, visaptverošāko meklējumu līdz tam laikam. Viņi novēroja 1000 zvaigžņu, izmantojot pasaules lielākos radioteleskopus. Viņi meklēja 2 miljardus kanālu vienlaicīgi. Viņi turpināja 15 gadus. Rezultāts – neviens apstiprināts ārpuszemes signāls. Neviens. 2001. gadā SETI at Home projekts, kas ļāva miljoniem cilvēku visā pasaulē izmantot savus datorus, lai analizētu SETI datus, bija apstrādājis vairāk nekā 2 miljonus datu vienību no Arecibo radioteleskopa. 5 miljoni brīvprātīgo. 20 gadi. Rezultāts – klusums. Bet varbūt mēs meklējām nepareizajās vietās. Varbūt mums vajadzēja meklēt planētas, kas varētu uzturēt dzīvību. Un tieši to mēs sākām darīt. 1995. gadā astronomi Mišels Majors un Didē Kelo atklāja pirmo eksoplanētu ap Saules tipa zvaigzni. Planētu, kas riņķo ap citu zvaigzni. Šis atklājums mainīja visu. Pirms tam mēs nezinājām, vai planētas ap citām zvaigznēm vispār pastāv. Tagad mēs zinām, ka tās ir visur. Kopš tā laika mēs esam atklājuši vairāk nekā 5000 eksoplanētu, un skaitlis aug katru dienu. Kepler kosmiskais teleskops vien atklāja vairāk nekā 2700 apstiprinātu planētu, un vēl vairāk nekā 2900 kandidātu. TESS teleskops turpina šo darbu, atklājot planētas ap tuvākajām un spilgtākajām zvaigznēm. Un šeit ir satraucošā daļa. Jo vairāk mēs meklējam, jo vairāk mēs atrodam. Statistika rāda, ka vidēji katrai zvaigznei piena ceļā ir vismaz viena planēta. Tas nozīmē vairāk nekā 200 miljardi planētu tikai mūsu galaktikā. 11% no tām atrodas apdzīvojamā zonā. 2015. gadā astronomi atklāja Kepler 452b planētu, kas ir tikai 50% lielāka par Zemi, riņķo ap Saules tipa zvaigzni apdzīvojamā zonā un atrodas tikai 1400 gaismas gadu attālumā. Tā ir vecāka par Zemi, aptuveni 6 miljardi gadu veca. Ja dzīvība tur sākās aptuveni tajā pašā laikā, kad uz Zemes, viņiem būtu bijis 1,5 miljards gadu papildus laika, lai attīstītos. Kur viņi ir? 2016. gadā mēs atklājām Proxima Centauri b planētu ap tuvāko zvaigzni mūsu Saulei, tikai 4,24 gaismas gadus attālumā. Tā atrodas apdzīvojamā zonā. Tā varētu būt klintaina. Tā varētu būt apdzīvojama. 2017. gadā mēs atklājām Trappist-1 sistēmu. 7 Zemes izmēra planētas ap vienu zvaigzni, 3 no tām apdzīvojamā zonā. 7 planētas, viena sistēma, 39 gaismas gadi attālumā. Katrs šis atklājums būtu jābūt labām ziņām. Katrs būtu jāpievieno mūsu cerībām atrast dzīvību. Bet atcerieties Bostroma argumentu.
Jo vairāk apdzīvojam planētu mēs atrodam, jo ticamāk, ka lielais filtrs ir priekšā, nevis aiz mums. Jo, ja planētas ir izplatītas, bet civilizācijas nav, tas nozīmē, ka kaut kas nogalina civilizācijas pēc tam, kad tās sākas. Bet varbūt mums vajadzēja meklēt ne tikai planētas, bet dzīvības pazīmes uz tām. Un tieši to mēs tagad darām. Džeimsa Veba kosmiskais teleskops, kas palaists 2021. gadā, var analizēt eksoplanētu atmosfēras. Tas var meklēt biosignatūras, gāzes, kas norāda uz dzīvību, skābeklis kombinācijā ar metānu, ozons, fosīns. Šīs gāzes dabā nevar pastāvēt kopā ilgi, ja vien kaut kas tās nepastāvīgi neražo. Un tas kaut kas parasti ir dzīvība. 2020. gadā zinātnieki paziņoja par fosīnu atklāšanu Venēras atmosfērā. Fosīns uz Zemes tiek ražots galvenokārt tikai ar anaerobām baktērijām. Atklājums izraisīja sensāciju. Vai mēs bijām atraduši dzīvību mūsu pašu Saules sistēmā? Bet pēc tam nāca pārbaudes. Citi zinātnieki apstrīdēja datus. Viņi apgalvoja, ka signāls varētu būt kļūda vai ka fosīnu varētu ražot ķīmiski procesi, ko mēs nesaprotam. Līdz šim brīdim jautājums joprojām ir atvērts. Varbūt uz Venēras ir dzīvība, varbūt nav. Mēs nezinām. Un tas ir modelis, kas atkārtojas atkal un atkal. Mēs atrodam kaut ko intriģējošu, mēs uztraucamies, pēc tam mēs atrodam alternatīvu skaidrojumu, un mēs atgriežamies pie klusuma. Bet varbūt mums vajadzēja meklēt tuvāk. Varbūt dzīvība pastāv citur mūsu pašu Saules sistēmā. Eiropa, Jupitera mēnesis, ir pārklāta ar ledu, bet zem šī ledus ir okeāns. Okeāns, kas ir dziļāks nekā jebkurš okeāns uz Zemes. Okeāns, kas satur vairāk ūdens nekā visi Zemes okeāni kopā. Un šis okeāns ir bijis šķidrs miljardiem gadu, sasildīts ar paisuma spēkiem no Jupitera gravitācijas. Vai tur varētu būt dzīvība? Mēs nezinām, bet NASA plāno misiju Europa Clipper, kas palaista 2024. gadā un sasniegs Jupiteru 2030. gadā. Tā lidīs cauri Eiropas ūdens strūklām, kas izšaujas no ledus plaisām un analizēs to sastāvu. Ja tur ir dzīvība, mēs varētu to atrast. Enceladus, Saturna mēnesis, arī izšauj ūdens strūklas kosmosā. Cassini zonde, kas riņķoja ap Saturnu no 2004 līdz 2017. gadam, lidoja cauri šīm strūklām. Tā atklāja ne tikai ūdeni, bet arī organiskās molekulas. Sarežģītas organiskās molekulas. Molekulas, kas uz Zemes ir saistītas ar dzīvību. Titāns, vēl viens Saturna mēnesis, ir vienīgais mēnesis Saules sistēmā ar blīvu atmosfēru. Viņa atmosfēra ir galvenokārt slāpeklis, tāpat kā Zemes, bet viņa virsma ir tik augsta, ka ūdens ir ciets kā akmens. Tā vietā tur ir šķidra metāna un etāna ezeri un jūras. Vai dzīvība varētu pastāvēt šķidrā metānā tā vietā, lai ūdenī? Mēs nezinām. Bet NASA plāno misiju Dragonfly, kas palaista 2027. gadā un sasniegs Titānu 2034. gadā. Tā būs drons, kas lidīs caur Titāna atmosfēru un meklēs dzīvības pazīmes. Un tad ir Marss. Mēs esam sūtījuši uz Marsu vairāk nekā 50 misijas. Mēs esam kartējuši viņa virsmu detalizētāk nekā daudzu Zemes vietu. Mēs esam atklājuši, ka Marss reiz bija silts un mitrs. Mēs esam atklājuši senos upes gultnes, ezera nogulumu slāņus, minerālus, kas veidojas tikai ūdens klātbūtnē. 2021. gadā Perseverance rovers nolaidās Jezero krāterī, vietā, kas reiz bija ezers. Viņa misija ir meklēt senās dzīvības pazīmes. Viņš urbi paraugus no klintīm, kas veidojās miljardiem gadu atpakaļ, kad Marss vēl bija apdzīvojams. Šie paraugi tiks atstāti uz Marsa virsmas, un nākamā misija tos savāks un atnesīs uz Zemi. Ja mēs atradīsim pierādījumus par dzīvību uz Marsa, pat ja tā būs tikai fosīlijas no vienkāršām baktērijām, tas būs viens no lielākajiem atklājumiem cilvēces vēsturē. Tas pierādīs, dzīvība var rasties neatkarīgi dažādās vietās. Tas nozīmēs, ka visums visticamāk ir pilns ar dzīvību. Bet atcerieties Bostroma argumentu. Ja mēs atrodam dzīvību uz Marsa, tas ir sliktas ziņas, jo tas nozīmē, ka dzīvības rašanās nav filtrs. Tas nozīmē, ka filtrs
ir kaut kur citur, varbūt priekšā. Līdz šim brīdim mēs neesam atraduši neko. Ne uz Marsa, ne uz Eiropas, ne uz Enceladus, ne uz Titāna, nevienā no tūkstošiem eksoplanētu, ko esam pētījuši. Klusums turpinās, bet varbūt mēs meklējam nepareizi. Varbūt mums vajadzētu meklēt ne bioloģiskās dzīvības pazīmes, bet tehnoloģiju pazīmes. Šī ideja meklēt tehnosignatūras, nevis biosignatūras, kļūst arvien populārāka, jo tehnoloģijas var būt daudz vieglāk atklājamas nekā dzīvība. Civilizācija, kas raida radiosignālus, ir redzama no tūkstošiem gaismas gadu attāluma. Civilizācija, kas būvē megastruktūras, maina savas zvaigznes gaismas spektru veidā, ko mēs varam izmērīt. 2005. gadā astronoms Jasons Raits ierosināja meklēt lazerimpulsus. Viņš aprēķināja, ka civilizācija ar tehnoloģiju, kas tikai nedaudz pārsniedz mūsējo, varētu radīt lazerimpulsus, kas būtu redzami no tūkstošiem gaismas gadu attāluma, un šie impulsi būtu nepārprotami mākslīgi. Dabā nav nekā, kas ražotu tik īsus, tik spēcīgus, tik precīzus gaismas uzliesmojumus. Kopš tā laika vairāki projekti ir meklējuši šādus impulsus. Līdz šim klusums. 2015. gadā astronomi atklāja dīvainu zvaigzni KIC 8462-852, ko sauc arī par Tabijas zvaigzni. Šī zvaigzne uzrādīja neparastus aptumšošanās modeļus. Dažreiz tā kļuva tumšāka par 22%. Tas ir milzīgi. Planēta, kas šķērso zvaigzni, parasti izraisa aptumšošanos tikai par 1 līdz 2%. Kas varētu izraisīt tik lielu aptumšošanos? Daži zinātnieki ierosināja, ka tā varētu būt Dysona sfēra būvniecības procesā, milzīga struktūra, ko civilizācija būvē ap zvaigzni. Citi ierosināja komētu mākoņus vai putekļu diskus, bet neviens skaidrojums pilnībā neatbilda datiem. Astronomi vērsa uz šo zvaigzni radioteleskopus, meklējot signālus. Viņi neko neatrada. Viņi turpināja novērot zvaigzni, meklējot modeļus. Līdz šim viņi nav atraduši skaidru atbildi. Tabijas zvaigzne paliek mīkla, bet tā nav vienīgā. 2019. gadā astronomi atklāja vēl vienu dīvainu objektu – Bojažien zvaigzni. Arī tā uzrāda neparastus aptumšošanās modeļus. Arī tai nav skaidra skaidrojuma. Vai šīs ir ārpuszemes megastruktūras? Visticamāk nē. Visticamāk tās ir kādi dabiski procesi, ko mēs jau pilnībā nesaprotam. Bet fakts, ka mēs pat apsveram ārpuszemes skaidrojumu, parāda, cik izmisīgi mēs meklējam. Un tad ir Oumuamua. 2017. gada oktobrī astronomi Havaju salās atklāja objektu, kas šķērsoja mūsu Saules sistēmu. Tas bija pirmais starpzvaigžņu objekts, ko mēs jebkad novērojām. Objekts, kas nāca no citas zvaigžņu sistēmas. Oumuamua bija dīvains. Tas bija ļoti garenīgs, aptuveni 10 reizes garāks nekā plats. Tas rotēja, un vissvarīgākais, tas pātrināja atstājot Saules sistēmu. Tas pātrināja vairāk nekā varētu izskaidrot tikai ar Saules gravitāciju. Kas varētu izraisīt šo pātrinājumu? Parasti, kad komēta tuvojas Saulei, tās ledus iztvaikojot rada reaktīvo spēku, kas to pātrina. Bet Oumuamua neuzrādīja nekādas komētas pazīmes. Ne asti, ne gāzes izdalīšanos, neko. Astronoms Avi Loebs no Harvarda Universitātes ierosināja provocējošu skaidrojumu. Varbūt Oumuamua bija mākslīgs objekts. Varbūt tas bija Saules bura, plāna, viegla struktūra, ko dzen gaismas spiediens. Varbūt tas bija zonde no citas civilizācijas. Lielākā daļa astronomu bija skeptiski. Viņi ierosināja alternatīvus skaidrojumus. Varbūt Oumuamua bija klāts ar slāpekļa ledu, kas iztvaikojot nerada redzamu asti. Varbūt tas bija ūdeņraža aizbergs. Varbūt tas bija kaut kas, ko mēs vēl nesaprotam. Bet Loebs uzstāja. Viņš argumentēja, ka mums vajadzētu nopietni apsvērt ārpuszemes hipotēzi, jo mēs nevaram to izslēgt. Viņš argumentēja, ka zinātne prasa, lai mēs sekotu pierādījumiem, lai cik neērti tie būtu. Oumuamua tagad ir pārāk tālu, lai to novērotu. Mēs nekad neuzzināsim patiesību. Bet tas, ka mēs pat diskutējam par šo iespēju, parāda, cik izmainījusies ir mūsu attieksme. Pirms 50 gadiem ideja par ārpuszemes zondi mūsu Saules sistēmā
būtu bijusi zinātniskā fantastika. Tagad tā ir leģitīma zinātniska hipotēze. Un tad, 2023. gadā, mēs atklājām vēl vienu starpzvaigžņu objektu – 2I Borisovs. Šis bija skaidra komēta, ar asti un visu pārējo. Tas uzvedās tieši tā, kā mēs gaidītu no dabiska objekta. Tas padarīja Oumuamua vēl dīvaināku. Kāpēc viens starpzvaigžņu objekts uzvedas kā komēta, bet otrs nē? Mēs joprojām nezinām. Un tas ir modelis. Jo vairāk mēs meklējam, jo vairāk jautājumu mēs atrodam, bet atbildes joprojām izvairās. Bet varbūt vislielākā cerība ir nākamās paaudzes teleskopi. Džeimsa Veba kosmiskais teleskops jau darbojas. Ārkārtīgi lielais teleskops Čīlē ar galveno spoguli 29 metrus diametrā tiks pabeigts 2027. gadā. 30 metru teleskops Havaju salās tiks pabeigts 2030. gadā. Šie instrumenti būs 100 reižu jaudīgāki nekā jebkas, kas mums ir tagad. Viņi varēs redzēt planētas ap citām zvaigznēm tieši, ne tikai kā ēnas, bet kā faktiskus objektus. Viņi varēs analizēt šo planētu atmosfēras detalizēti. Viņi varēs meklēt biosignatūras, tehnosignatūras, jebkādas dzīvības vai inteliģences pazīmes. Ja tur ārā ir kāds, šie teleskopi viņus atradīs. Ja tur ārā nav neviena, šie teleskopi to pierādīs. Un tad mēs zināsim. Pēc 1000 gadu spekulāciju, pēc 100 gadu zinātnisku meklējumu, pēc 10 gadiem intensīvu novērojumu, mēs beidzot zināsim atbildi uz vecāko cilvēces jautājumu. Vai mēs esam vieni? Bet šeit ir satraucošā daļa. Jo tuvāk mēs tuvojamies atbildēji, jo skaidrāks kļūst, ka abas iespējamās atbildes ir biedējošas. Ja mēs atrodam dzīvību, īpaši sarežģītu dzīvību, īpaši inteliģentu dzīvību, tas nozīmē, ka lielais filtrs visticamāk ir priekšā. Tas nozīmē, ka kaut kas nogalina civilizācijas pēc tam, ka tās sasniedz mūsu līmeni, un mēs tuvojamies šim filtram ar katru dienu. Bet ja mēs neatrodam neko, ja mēs pārmeklējam 1000 planētu ar mūsu jaudīgākajiem instrumentiem un neatrodam nevienu dzīvības vai inteliģences pazīmi, tad mēs esam vieni, pilnībā vieni. Vienīgā apzinātā būtne visā novērojamajā visumā, un šī atbildība, šī kosmiskā vientulība ir gandrīz nepanesama. Iedomājieties, ka jūs pamostaties un atklājat, ka esat pēdējais cilvēks uz Zemes. Visi citi ir pazuduši. Jūs esat viens, pilnībā viens. Kā jūs justos? Kāda būtu jūsu atbildība? Tagad palieliniet to līdz kosmiskam mērogam. Mēs varētu būt vienīgā inteliģence visā visumā. Vienīgā suga, kas jebkad ir attīstījusies līdz punktam, kad var jautāt, kāpēc. Vienīgā suga, kas var saprast visumu, novērtēt skaistumu, radīt mākslu, mīlēt, sapņot. Ja mēs esam vienīgie, tad ar mums iznīks ne tikai cilvēce, ar mums iznīkst vienīgais veids, kā visums var zināt pats sevi. Vienīgais veids, kā matērija var kļūt apzinātā. Vienīgais veids, kā nozīme var pastāvēt. Šī atbildība ir milzīga, un tā kļūst smagāka ar katru jauno atklājumu, kas parāda, cik liels un vecs ir visums, un cik mazi un jauni esam mēs. Bet ir vēl kaut kas, ko lielākā daļa cilvēku neapzinās, kad viņi domā par Fermi paradoksu. Kaut kas, kas padara visu vēl satraucošāku. Mēs ne tikai meklējam viņus, mēs arī sūtām ziņojumus, un mēs nezinām, vai tas ir gudri. Iedomājieties, ka jūs stāvat uz klints malas, skatoties uz bezgalīgu okeānu. Jūs redzat viļņus, kas stiepjas līdz horizontam. Jūs zināt, ka šis okeāns ir dziļš, dziļāks nekā jūs varat iedomāties. Jūs zināt, ka tajā varētu būt miljoniem dzīvību, bet jūs neredzat nevienu zivi, nevienu putnu, nevienu kustību, izņemot viļņus. Un tad jūs saprotat, varbūt šis klusums pats par sevi ir ziņojums, varbūt tas, ko jūs neredzat, ir svarīgāks par to, ko jūs redzētu. Tieši šajā brīdī atrodas cilvēce. Mēs esam nostājušies uz savas kosmiskās klints malas un skatāmies uz visuma okeānu. Un klusums, ko mēs dzirdam, sāk iegūt formu. Tas vairs nav tikai neesamība, tas ir klātbūtne, klusuma klātbūtne. Filozofs Martins Haidegers reiz rakstīja par neko, ne kā par tukšumu, bet kā par kaut ko, kas atklāja patiesību. Viņš teica, ka tieši saskarsme ar neko ļauj mums saprast esamību
un varbūt tieši tas notiek ar Fermi paradoksu. Kosmiskais klusums nav vienkārši informācijas trūkums. Tas ir informācija, tas ir atklājums. Bet ko tas atklāja? Pēdējo 10 gadu laikā zinātnieki ir sākuši runāt par kaut ko, ko sauc par lielo klusumu. Ne tikai kā par novērojumu, bet kā par fundamentālu visuma īpašību. Šī ideja apgalvo, ka klusums nav nejaušība. Tas nav tikai tāpēc, ka mēs vēl neesam pietiekami ilgi meklējuši, vai ka mūsu instrumenti nav pietiekami jaudīgi. Klusums ir pārāk dziļš, pārāk pilnīgs, pārāk konsekvents, lai būtu nejaušība. Apskatīsim skaitļus vēlreiz, bet tagad no cita leņķa. Mūsu galaktika ir aptuveni 100 000 gaismas gadu diametrā. Civilizācija, kas ceļo ar 1% no gaismas ātruma, varētu kolonizēt visu galaktiku aptuveni 10 miljonu gadu laikā. Tas izklausās ilgi, bet mūsu galaktika ir 13,5 miljārdus gadu veca. 10 miljoni gadu ir tikai 0,074% no galaktikas vecuma. Tas ir acu mirklis. Ja civilizācija būtu sākusies jebkur mūsu galaktikā, jebkurā laikā pirms 10 miljoniem gadu, un atcerieties, bija 13,5 miljārdi gadu, kad tā varēja sākties. Viņiem būtu bijis pietiekami daudz laika, lai izplatītos visur. Mēs dzīvotu galaktikā, kas ir pilna ar viņu kolonijām, viņa tehnoloģijām, viņa zināšanām, viņu kultūru, viņu vēsturi, viņu dzīvi, viņu nākotni, viņu pēdām. Bet mēs nedzīvojam. Mēs dzīvojam galaktikā, kas izskatās pilnīgi dabiska, pilnīgi neskarta. It kā neviens nekad nav bijis šeit pirms mums. Šis novērojums ir tik spēcīgs, ka tas ir radījis jaunu domu virzienu kosmiskajā socioloģijā. Zinātnieki tagad jautā ne tikai, kur visi ir, bet ko nozīmē tas, ka viņu nav. Viens no atbildes veidiem nāk no informācijas teorijas. Fiziķis Džons Bārovs ir aprēķinājis, ka ja civilizācija pastāv pietiekami ilgi un kļūst pietiekami attīstīta, tā neizbēgami sāk manipulēt ar realitāti fundamentālā līmenī. Ne tikai būvēt lielas struktūras vai ceļot starp zvaigznēm, bet mainīt pašu telpu, laiku, enerģiju, varbūt pat fizikālos likumus. Bet ja tas ir taisnība, mums vajadzētu redzēt pierādījumus. Mums vajadzētu redzēt reģionus, kur fizika darbojas citādi. Mums vajadzētu redzēt anomālijas, kas nav izskaidrojamas ar dabiskiem procesiem. Un mēs neko tādu neredzam. Visums izskatās viendabīgs. Fizika darbojas vienādi visur, kur mēs varam novērot. Tas nozīmē vienu no divām lietām. Vai nu civilizācijas nekad nesasniedz šo līmeni, vai arī viņas apzināti izvēlas neatstāt pēdas. Un abas iespējas ir satraucošas. Ja civilizācijas nekad nesasniedz šo līmeni, kāpēc? Kas viņas aptur? Vai ir kāds fundamentāls ierobežojums, fizikāls vai bioloģisks, kas neļauj inteliģencei attīstīties pārāk tālu? Vai arī civilizācijas vienkārši iznīcina pašas sevi, pirms tās sasniedz šo punktu? Bet ja viņas apzināti izvēlas neatstāt pēdas, kāpēc? Vai viņas baidās no kaut kā? Vai viņas ievēro kādus ētiskos principus? Vai arī viņas ir attīstījušās tik tālu, ka fiziskā realitāte viņām vairs nav svarīga? Filozofs Niks Bostroms ir ierosinājis vēl vienu iespēju, kas ir vienlaikus fascinējoša un satraucoša – simulācijas hipotēzi. Viņš argumentē, ka ja civilizācijas var kļūt pietiekami attīstītas, lai radītu realistiskas simulācijas, tad visticamāk viņas radīs daudzas šādas simulācijas. Un ja pastāv daudzas simulācijas, bet tikai viena īstā realitāte, tad statistiski ir daudz ticamāk, ka mēs dzīvojam simulācijā, nevis īstajā realitātē. Kas tam sakars ar Fermi paradoksu? Ja mēs dzīvojam simulācijā, tad iespējams šī simulācija ir izveidota ar noteiktu mērķi. Un varbūt šis mērķis prasa, lai mēs būtu vieni. Varbūt simulācijas radītāji vēlas novērot, kā civilizācija attīstās izolācijā. Varbūt viņi vēlas redzēt, vai mēs varam atrisināt savas problēmas paši, bez ārējas palīdzības vai traucējumiem. Šī ideja izskaidro klusumu perfekti. Mēs nedzirdam nevienu, jo simulācijā nav neviena cita. Vai arī ir, bet viņi ir citās simulācijās, atsevišķos serverī. Mēs esam kā personāžu videospēlē, kas meklē citus spēlētājus, nezinot, ka katrs spēlētājs ir savā instancē. Bet vai mēs varam pārbaudīt šo hipotēzi? Bostroms apgalvo, ka nē.
Pēc definīcijas, ja simulācija ir pietiekami laba, mēs nevaram atšķirt to no realitātes. Bet daži fiziķi ir ierosinājuši, ka varētu būt šuvju vietas, kur simulācija nav pilnīga. Varbūt kvantu mehānikas dīvainības, daļiņas, kas vienlaicīgi ir viļņi, kaķi, kas vienlaicīgi ir dzīvi un miruši, savienotība, kas darbojas ātrāk par gaismu. Varbūt tas viss ir simulācijas artefakti. Bet pat ja mēs neesam simulācijā, simulācijas hipotēze uzdod dziļu jautājumu. Kas ir īsts? Ja civilizācija var radīt simulāciju, kas ir neatšķirama no realitātes, vai būtnes šajā simulācijā ir mazāk īstas, vai viņu apziņa ir mazāk derīga, vai viņu ciešanas ir mazāk svarīgas? Šie jautājumi ved mūs dziļi filozofiskā teritorijā. Un varbūt tieši tas ir Fermi paradoksa patiesais mērķis – ne atbildes atrašana, bet jautājumu uzdošana. Jautājumi par to, kas mēs esam, kāpēc mēs esam, kas ir apziņa, kas ir realitāte, kas ir nozīme. Filozofs Tomas Neidžels savā slavenajā esejā Kā ir būt sikspārnim jautāja, vai mēs varam saprast apziņu, kas ir fundamentāli atšķirīga no mūsējās. Viņš secināja, ka nē. Mēs varam zināt, kā sikspārnis uzvedas, bet mēs nekad nevaram zināt, kā ir būt sikspārnim, jo mūsu apziņa ir pārāk atšķirīga. Tagad piemērojiet to ārpuszemes inteliģencei. Ja pastāv civilizācija, kas ir miljonu gadu vecāka par mums, viņu apziņa visticamāk ir tikpat atšķirīga no mūsējās, cik mūsējā ir atšķirīga no sikspārņa. Varbūt vairāk. Vai mēs varētu viņus saprast? Vai mēs varētu viņus atpazīt kā apzinātus? Varbūt viņi ir šeit, varbūt viņi novēro mūs, bet viņi ir tik atšķirīgi, ka mēs viņus neatpazīstam. Mēs meklējam radiosignālus, bet varbūt viņi sazinās caur kvantu savienotību. Mēs meklējam megastruktūras, bet varbūt viņi dzīvo augstākās dimensijās. Mēs meklējam dzīvību, kas balstīta uz oglekli, bet varbūt viņi ir tīra enerģija vai informācija. Vai arī varbūt viņi ir tik attīstījušies, ka fiziskā realitāte viņiem vairs nav svarīga. Varbūt viņi dzīvo pilnībā virtuālās pasaulēs, kur viņi var radīt jebkādu realitāti, kādu vēlas. Kāpēc viņiem vajadzētu izpētīt fizisku visumu, ja viņi var radīt bezgalīgus visumus savās simulācijās? Šī ideja, ka pietiekami attīstītas civilizācijas pārvēršas uz iekšu, nevis uz ārpusi, ir kļuvusi arvien populārāka starp kosmiskās socioloģijas pētniekiem. Viņi to sauc par transcendences hipotēzi. Tā apgalvo, ka ir dabisks attīstības ceļš no fiziskās izpētes uz virtuālo realitāti, no ārējā visuma uz iekšējiem pasaulēm. Ja tas ir taisnība, tad Fermi paradokss nav paradokss. Tas ir vienkārši nepareizs jautājums. Mēs jautājam, kur visi ir, bet pareizais jautājums ir, kāpēc viņi būtu šeit? Ja jūs varat radīt jebkādu pasauli, kādu vēlaties, kāpēc jūs tērētu laiku un enerģiju ceļojot pa fizisku visumu? Bet šī atbilde rada savu satraucošo jautājumu. Vai tas ir mūsu nākotne? Vai mēs arī pārvērsimies uz iekšu? Vai mēs arī pazudīsim virtuālajās realitātēs, atstājot fizisku visumu tukšu un klusu? Un ja tas notiks, kas tad ir nozīme? Ja apziņa var pastāvēt pilnībā virtuāli, kas ir starpības starp īstu un simulētu? Kas ir starpības starp fizisko visumu un virtuālo pasauli? Šie jautājumi ved mūs pie paša realitātes jēdziena robežām, un varbūt tieši tas ir Fermi paradoksa dziļākā mācība. Ne atbilde par to, kur ir ārzemnieki, bet atklājums par to, cik ierobežota ir mūsu izpratne par realitāti. Mēs domājam par visumu kā par fizisku vietu, zvaigznes, planētas, galaktikas. Bet varbūt visums ir daudz vairāk. Varbūt lielākā daļa no tā, kas pastāv formās, ko mēs nevaram uztvert. Varbūt apziņa, inteliģence, dzīvība. Varbūt tas viss pastāv daudz plašākā spektrā, nekā mēs varam iedomāties. Fiziķis Deivids Bohms runāja par implicito kārtību, dziļāku realitātes līmeni, kas atrodas zem tā, ko mēs varam novērot. Viņš apgalvoja, ka viss, ko mēs redzam, visa matērija, visa enerģija, viss laiks un telpa ir tikai eksplicitā kārtība. Virsma, kas izriet no dziļākas, slēptākas realitātes. Ja tas ir taisnība, tad varbūt inteliģence pastāv galvenokārt implicitajā kārtībā. Varbūt tas, ko mēs meklējam, radiosignāli, megastruktūras, bioloģiskās pazīmes, ir tikai virsmas parādības.
Varbūt patiesā inteliģence darbojas dziļākā līmenī, kur mūsu instrumenti nevar sasniegt. Bet tad kā mēs varam zināt? Kā mēs varam atrast kaut ko, kas pastāv ārpus mūsu uztveres robežām? Varbūt mēs nevaram. Varbūt Fermi paradoks ir fundamentāls ierobežojums ne tikai mūsu tehnoloģijām, bet mūsu apziņai. Varbūt mēs esam kā skudras, kas mēģina saprast internetu. Mēs varam redzēt kabeļus. Mēs varam sajust elektrību, bet pati informācija, pati nozīme, pats saturs, tas viss ir ārpus mūsu izpratnes. Un tomēr mēs turpinām meklēt. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka meklēšana pati par sevi ir atbilde? Varbūt jautājums, vai mēs esam vieni, ir svarīgāks par jebkuru atbildi, ko mēs varētu atrast. Jo šis jautājums liek mums domāt par to, kas mēs esam, kāpēc mēs esam, kas ir mūsu vieta visumā. Filozofs Alberts Kamī rakstīja par Sīsifu, vīrieti, kas bija nosodīts mūžīgi rulēt akmeni kalnā, tikai lai tas atkal noripo lejā. Kamī apgalvoja, ka mums ir jāiedomājas Sīsifs laimīgs. Kāpēc? Jo pats akts, pūles, cīņa, meklēšana piešķir nozīmi. Ne mērķis, bet ceļš. Varbūt tieši tā ir ar Fermi paradoksu. Varbūt mēs nekad neatradīsim atbildi. Varbūt klusums turpināsies mūžīgi, bet pats meklēšanas akts, teleskopi, kas vērsti uz zvaigznēm, zinātnieki, kas analizē datus, cilvēce, kas jautā, kāpēc, varbūt tas ir tas, kas piešķir nozīmi. Jo kad mēs jautājam, kur visi ir, mēs patiesībā jautājam kaut ko dziļāku. Mēs jautājam, vai mēs nozīmējam kaut ko, vai mūsu pastāvēšana ir svarīga, vai visumā ir vieta apziņai, nozīmei, mērķim. Un varbūt atbilde ir jā, bet tikai tāpēc, ka mēs to radām. Varbūt visums pats par sevi ir neitrāls, ne draudzīgs, ne naidīgs, vienkārši vienaldzīgs. Varbūt nozīme nav kaut kas, ko mēs atrodam, bet kaut kas, ko mēs radām. Ja tas ir taisnība, tad Fermi paradoks nav traģēdija. Tas ir iespēja. Tas ir uzaicinājums. Tas saka, jūs esat vieni. Tagad ko jūs darīsiet ar šo brīvību? Jo ja mēs esam vienīgie, vai vismaz vieni no retajiem, tad mums ir iespēja veidot nākotni. Ne tikai mūsu nākotni, bet dzīvības nākotni visumā. Mēs varam izplatīt apziņu uz citām pasaulēm. Mēs varam radīt jaunas dzīvības formas. Mēs varam pārveidot nedzīvu matēriju par domājošām būtnēm. Vai arī mēs varam iznīcināt visu. Mēs varam kļūt par vēl vienu civilizāciju, kas nepārvarēja lielo filtru. Mēs varam pievienot savu klusumu kosmiskajam klusumam. Izvēle ir mūsu, un tas ir gan briesmojoši, gan atbrīvojoši. Astronoms Kārls Sagāns reiz teica, visums ir veids, kā visums uzzina par sevi. Mēs esam visuma acis, ausis, smadzenes. Mēs esam veids, kā matērija kļūst apzinātā. Mēs esam veids, kā visums var jautāt, kāpēc? Ja mēs esam vienīgie, kas to dara, tad mūsu atbildība ir neizmērojama. Katrs cilvēks, kas dzimst, ir jauna perspektīva, caur kuru visums var redzēt sevi. Katra doma, katra jūta, katra radošā darbība ir veids, kā visums kļūst bagātāks, sarežģītāks, nozīmīgāks. Un ja mēs iznīcinām sevi, ja mēs ļaujam klimata pārmaiņām, kodolkaram, mākslīgajai inteliģencei vai jebkuram citam draudam iznīcināt mūs, mēs nenīcinām tikai sevi. Mēs iznīcinām visuma spēju zināt pašam sevi. Mēs iznīcinām vienīgo veidu, kā nozīme var pastāvēt. Tas ir Fermi paradoksa patiesais svars. Ne jautājums par to, kur ir ārzemnieki, bet jautājums par to, kas mēs esam un kas mēs varētu būt. Un varbūt, tikai varbūt, klusums, ko mēs dzirdam, ir ne brīdinājums, bet tests. Tests, lai redzētu, vai mēs esam pietiekami gudri, pietiekami nobrieduši, pietiekami apzinīgi, lai izdzīvotu. Tests, lai redzētu, vai mēs varam kļūt par civilizāciju, kas ir cienīga zvaigznēm. Jo ja mēs varam pārvarēt savus draudus, atrisināt savas problēmas, iemācīties dzīvot ilgtermiņā, tad varbūt kādu dienu mēs būsim tie, kurus citi meklē. Varbūt mēs būsim tie, kas pārtrauc klusumu. Varbūt mēs būsim tie, kas pierāda,
ka inteliģence var izdzīvot, var zelt, var izplatīties starp zvaigznēm. Vai arī varbūt mēs iemācīsimies, kāpēc citi klusē. Varbūt mēs sapratīsim, ka klusums ir gudrība. Varbūt mēs pievienosimies lielajam klusumam. Ne tāpēc, ka esam miruši, bet tāpēc, ka esam transcendējuši vajadzību pēc skaļuma. Mēs nezinām. Un varbūt tieši šī nezināšana, šī fundamentālā neskaidrība par mūsu vietu visumā, ir tas, kas padara mūs cilvēciskus. Mēs esam suga, kas dzīvo jautājumos, neatbildēs. Mēs esam suga, kas meklē, pat zinot, ka varbūt nekad neatradīs. Un varbūt tas ir pietiekami. Varbūt meklēšana pati par sevi ir atbilde. Varbūt jautājums, kur visi ir veids, kā visums jautā sev, kas es esmu. Un mēs, maza, trausla, brīnišķīga suga uz mazas zilās planētas, mēs esam daļa no šīs atbildes. Mēs esam veids, kā visums atbild sev. Un kamēr mēs turpinām jautāt, turpinām meklēt, turpinām brīnīties, mēs turpinām būt dzīvi. Mēs turpinām būt apzinātie. Mēs turpinām būt tie, kas piešķir nozīmi. Klusums turpinās, bet mēs arī turpinām. Un varbūt tieši tas ir vissvarīgākais. Bet tagad apstāsimies. Tagad atgriezīsimies pie tā, ar ko sākām. Atcerieties to brīdi, šo brīdi, kad jūs lasījāt pirmos vārdus. 300 triljonu neitrīno, kas šķērso jūsu ķermeni. Daļiņas no tālām zvaigznēm, kas ceļo cauri jums, it kā jūs nemaz nepastāvētu. Bet šeit ir kas dīvains. Šīs neitrīno nāk no dabiskiem avotiem. Tās ir aklas. Tās ir nejauši. Tās vienkārši ir. Bet jūs, kas lasāt šos vārdus, jūs neesat akls. Jūs neesat nejauši. Jūs esat apzinātā būtne, kas var domāt par neitrīno, kas šķērso jūsu ķermeni. Jūs esat matērija, kas ir kļūsi pietiekami sarežģīta, lai domātu par sevi. Un tas ir brīnums, kas ir tik ikdienišķs, ka mēs to nepamanām. Katru sekundi jūsu smadzenes veic vairāk aprēķinu nekā visi superdatori pasaulē kopā. Katru sekundi jūsu apziņa rada subjektīvu pieredzi, krāsas, skaņas, emocijas, domas, no elektriskiem impulsiem un ķīmiskām reakcijām. Katru sekundi jūs esat dzīvs pierādījums tam, ka visums var radīt kaut ko, kas ir vairāk nekā tikai matērija un enerģija. Jūs esat tas, ko visums dara, kad tas kļūst pietiekami vecs un pietiekami sarežģīts. Jūs esat veids, kā hidrogēns, vienkāršākais elements, kas radās 3 minūtes pēc lielā sprādziena, pēc 14 miljardiem gadu var sēdēt un brīnīties par savu pastāvēšanu. Un tomēr, neskatoties uz visu šo brīnumu, neskatoties uz visu šo sarežģītību, neskatoties uz visu šo apziņu, mēs esam vieni. Vai vismaz mēs šķietam vieni. Klusums, ko mēs dzirdam, kad klausāmies zvaigznēs, ir tik dziļš, tik pilnīgs, ka tas liek apšaubīt visu, ko mēs domājam par dzīvību, inteliģenci un mūsu vietu visumā. Bet varbūt mēs uzdodam nepareizo jautājumu. Varbūt jautājums nav, kur visi ir, bet kāpēc mēs esam šeit? Jo redziet, ir kaut kas fundamentāli dīvains par mūsu pastāvēšanu. Mēs dzīvojam visumā, kas ir 14 miljardus gadu vecs, 100 miljardiem gaismas gada plašs un kas satur vairāk zvaigžņu nekā smilšu graudiņu uz visām zemes pludmalēm. Mēs dzīvojam visumā, kas darbojas pēc precīziem matemātiskiem likumiem, kur katrs ātoms, katra daļiņa, katra enerģijas kvanta uzvedas tieši tā, kā tai vajadzētu. Un tomēr šis visums, šis milzīgais, vecais, matemātiskais visums ir radījis jūs. Būtni, kas var jautāt, kāpēc? Būtni, kas var sajust skaistumu. Būtni, kas var mīlēt, ciest, sapņiet, cerēt. Būtni, kas var rakstīt dzejoli par zvaigznēm vai raudāt par kādu, ko nekad nesatiksi. Kā tas ir iespējams? Kā matērija, akli ātomi, kas pakļaujas fizikāliem likumiem, var radīt kaut ko, kas nav akls? Kā objektīvā realitāte var radīt subjektīvu pieredzi? Kā tas var kļūt par es? Šis ir tas, ko filozofs Deivids Čalmers sauc par grūto apziņas problēmu. Mēs varam izskaidrot, kā smadzenes apstrādā informāciju. Mēs varam kartēt neirotransmiterus, izmērīt elektriskos impulsus, izsekot neironu savienojumus, bet mēs nevaram izskaidrot, kāpēc tas viss rada subjektīvu pieredzi,
Kāpēc tas jūtas kaut kā? Kāpēc ir kaut kas, kas ir būt jums? Un šī problēma nav tikai akadēmiska. Tā ir tieši saistīta ar Fermi paradoksu. Jo, ja mēs nesaprotam, kā apziņa rodas, kā mēs varam zināt, kur to meklēt? Varbūt apziņa ir daudz izplatītāka nekā mēs domājam. Varbūt tā pastāv formās, ko mēs neatpazīstam. Varbūt katra sarežģīta sistēma, katra galaktika, katra zvaigzne, katra planēta ir apzinātā savā veidā. Vai arī varbūt apziņa ir daudz retāka nekā mēs domājam. Varbūt tā ir ārkārtīgi trausla, ārkārtīgi neticama parādība, kas rodas tikai īpašos apstākļos. Varbūt mēs esam vieni ne tāpēc, ka dzīvība ir reta, bet tāpēc, ka apziņa ir reta. Mēs nezinām, un varbūt tieši šī nezināšana ir vissvarīgākā, jo tā liek mums palikt pazemīgiem, tā liek mums atcerēties, ka mūsu izpratne par realitāti ir ierobežota. Tā liek mums turpināt jautāt, turpināt meklēt, turpināt brīnīties. Fiziķis Werners Heisenbergs reiz teica, pirmais malks no zinātnes glāzes padara jūs par ateisti, bet glāzes dibenā jūs gaida Dievs. Viņš nerunāja par reliģisku dievu, viņš runāja par mistēriju, par fundamentālu noslēpumu, kas atrodas realitātes sirdī. Jo dziļāk mēs ejam, jo vairāk mēs atklājam, cik maz mēs zinām. Mēs nezinām, kas ir tumšā matērija, kas veido 85% no visas matērijas visumā. Mēs nezinām, kas ir tumšā enerģija, kas pātrina visuma paplašināšanos. Mēs nezinām, kāpēc fizikālie konstanti ir tieši tādas, kādas tās ir. Ja gravitācija būtu tikai nedaudz stiprāka vai vājāka, zvaigznes nevarētu veidoties. Ja spēcīgā kodolspēka būtu tikai nedaudz atšķirīgs, atomi nevarētu pastāvēt. Mēs dzīvojam visumā, kas šķiet precīzi noregulēts dzīvībai, un mēs nezinām, kāpēc. Vai tas ir nejaušība, vai tas ir nepieciešamība, vai pastāv bezgalīgi daudz visumu ar dažādiem likumiem, un mēs vienkārši dzīvojam vienā no retajiem, kas ļauj dzīvībai pastāvēt. Šīs ir dziļas, fundamentālas mistērijas, un Fermi paradokss ir tikai viena no tām. Bet varbūt visas šīs mistērijas ir savienotas. Varbūt jautājums, kur visi ir tikai cits veids, kā jautāt, kāpēc kaut kas pastāv, nevis nekas. Varbūt jautājums par ārpuszemes dzīvību ir tikai cits veids, kā jautāt par apziņas dabu, realitātes dabu, pastāvēšanas dabu. Un varbūt atbilde, ja tāda ir, atrodas ne ārpus mums, bet mūsos. Varbūt mēs esam atbilde. Varbūt fakts, ka mēs esam šeit, ka mēs jautājam, ka mēs brīnāmies, varbūt tas pats par sevi ir atbilde. Jo padomājiet par to, kas bija jānotiek, lai jūs būtu šeit. Visumam bija jāsākas ar lielo sprādzienu, pirmajiem atomiem bija jāveidojas, pirmajām zvaigznēm bija jādzimst un jāmirst, radot smagākus elementus. Šiem elementiem bija jākondensējas jaunās zvaigznēs un planētās. Uz vismaz vienas no šīm planētām dzīvībai bija jāsākas. Šai dzīvībai bija jāattīstās no vienkāršām šūnām uz sarežģītiem organismiem. Šiem organismiem bija jāattīsta smadzenes, apziņa, valoda, kultūra. Un tad, pēc 14 miljardiem gadu, pēc neskaitāmiem nejaušiem notikumiem, pēc bezgalīgi daudzām iespējām, ka kaut kas varēja noiet greizi, jūs ar jūsu unikālo DNS, jūsu unikālo pieredzi, jūsu unikālo perspektīvu uz visumu. Varbūtība, ka jūs pastāvētu, ir tik maza, ka tā ir gandrīz nulle. Un tomēr jūs esat šeit. Jūs esat neiespējamais, kas ir noticis. Jūs esat brīnums, kas ir tik izplatīts, ka mēs to uzskatām par pašsaprotamu. Un ja jūs esat brīnums, tad katrs cits cilvēks arī ir brīnums. Katra apzinātā būtne, katra, kas jebkad ir dzīvojusi vai jebkad dzīvos, ir unikāls veids, kā visums pieredzē sevi. Katra ir neatvietojama. Katra ir vērtīga. Tas ir tas, ko Fermi paradokss mums māca, ja mēs klausāmies pietiekami uzmanīgi. Tas māca mums, ka apziņa, jebkur, ir ārkārtīgi reta un vērtīga. Tas māca mums, ka mums ir jārūpējas par dzīvību, jo tā varētu būt retāka nekā mēs domājām. Tas māca mums, ka mums ir jārūpējas par cits citu, jo mēs varētu būt viss, kas ir. Bet tas arī māca mums kaut ko citu. Tas māca mums, ka mēs nezinām. Mēs nezinām, vai esam vieni. Mēs nezinām, kāpēc esam šeit. Mēs nezinām, kas mūs gaida. Un šī nezināšana, šī fundamentālā neskaidrība ir daļa no tā, kas padara dzīvi vērtīgu. Jo iedomājieties, ja mēs zinātu visu, ja mēs zinātu, ka esam vieni,
vai ka mēs neesam vieni? Ja mēs zinātu, kāpēc visums pastāv, ja mēs zinātu, kas notiks nākotnē, vai dzīve būtu labāka, vai tā būtu vērtīgāka? Varbūt nē. Varbūt tieši noslēpums piešķir nozīmi. Varbūt tieši nezināšana liek mums turpināt meklēt, turpināt jautāt, turpināt augt. Varbūt tieši jautājumi, nevis atbildes, padara mūs cilvēciskus. Filozofs Rainers Marija Rilke savās vēstulēs jaunam dzejniekam rakstīja: Esiet pacietīgs pret visu neatrisināto savā sirdī un mēģiniet mīlēt pašus jautājumus, kā slēgtas istabas un kā grāmatas, kas rakstītas ļoti svešā valodā. Nemeklējiet atbildes, kas jums nevar tikt dotas, jo jūs nespētu tās dzīvot. Un jēga ir dzīvot visu. Dzīvojiet jautājumus tagad. Varbūt tad, pakāpeniski, nezinot to, jūs kādu tālu dienu iedzīvosieties atbildē. Varbūt tieši tas ir Fermī paradoksa patiesais mērķis. Ne atbildes atrašana, bet jautājuma dzīvošana. Dzīvot ar neskaidrību, dzīvot ar brīnumu, dzīvot ar iespēju, ka mēs varētu būt vieni, vai ka mēs varētu nebūt vieni, un ka abas iespējas ir vienādi brīnišķīgas un biedējošas. Jo ja mēs esam vieni, tad katrs no mums ir bezgalīgi vērtīgs. Katrs no mums ir vienīgais veids, kā visums var pieredzēt šo konkrēto brīdi, šo konkrēto perspektīvu, šo konkrēto skaistumu. Ja mēs esam vieni, tad mūsu atbildība ir neizmērojama. Mēs esam visuma apziņa, un ar mums tā vai nu izdzīvos vai izzudīs. Bet ja mēs neesam vieni, ja tur ārā ir citi, tad mēs esam daļa no kaut kā lielāka. Mēs esam viena balss kosmiskajā korī. Mēs esam viena perspektīva bezgalīgā perspektīvu tīklā. Un tas arī ir brīnišķīgi. Tas nozīmē, ka mēs neesam vieni savās cīņās, savās cerībās, savos sapņos. Abas iespējas ved uz vienu un to pašu secinājumu. Mēs nozīmējam kaut ko. Mūsu izvēles ir svarīgas. Mūsu dzīves ir vērtīgas. Ne tāpēc, ka kāds cits tā saka, bet tāpēc, ka mēs esam daļa no visuma, kas ir kļuvis pietiekami sarežģīts, lai rūpētos par sevi. Un varbūt tieši tas ir vissvarīgākais atklājums. Ne tas, vai mēs esam vieni, bet tas, ka mēs varam jautāt. Ne tas, kur ir citi, bet tas, ka mēs esam šeit. Ne tas, ko mēs nezinām, bet tas, ka mēs varam brīnīties. Atcerieties to brīdi, kad jūs sākāt lasīt. 300 triljonu neitrīno, kas šķērso jūsu ķermeni. Bet tagad jūs zināt kaut ko, ko nezinājāt tad. Jūs zināt, ka šīs neitrīno ir tikai viena no bezgalīgi daudzām lietām, kas notiek jūsos un ap jums katru sekundi. Jūs zināt, ka jūs esat daļa no visuma, kas ir tik milzīgs, tik vecs, tik sarežģīts, ka mēs pat nevaram to pilnībā aptvert. Un tomēr jūs esat šeit. Jūs lasāt šos vārdus, jūs domājat šīs domas. Jūs esat apzinātā būtne bezgalīgā visumā, kas jautā, kāpēc? Un varbūt tas ir pietiekami. Varbūt jautājums pats par sevi ir atbilde. Varbūt fakts, ka mēs varam brīnīties par klusumu, nozīmē, ka mēs jau esam pārvarējuši lielāko noslēpumu. Kā matērija var kļūt apzinātā. Klusums turpinās. Zvaigznes joprojām neatbild, bet mēs joprojām jautājam. Un kamēr mēs jautājam, kamēr mēs meklējam, kamēr mēs brīnāmies, mēs esam dzīvi, mēs esam apzinātie, mēs esam visuma veids, kā zināt sevi. Un varbūt kādu dienu, pēc 100 gadiem, pēc 1000 gadiem, pēc miljonus gadiem, mēs dzirdēsim atbildi. Varbūt kāds cits arī klausās, varbūt kāds cits arī brīnās. Varbūt kādu dienu divi klusumi satiks kosmosa tukšumā un atpazīst cits citu. Vai arī varbūt nē. Varbūt klusums turpināsies mūžīgi. Varbūt mēs esam vienīgie, kas jebkad jautās, kāpēc. Varbūt mēs esam visuma vienīgā cerība uz nozīmi. Bet vai tas nav brīnišķīgi? Vai tas nav pārsteidzoši? Vai tas nav vērtīgs? Jūs esat šeit, šajā brīdī, šajā vietā, šajā visumā. Jūs esat 14 miljārdus gadu veca Stardust, kas ir kļuvusi pietiekami sarežģīta, lai brīnītos par savu izcelsmi. Jūs esat veids, kā visums redz sevi. Jūs esat jautājums, ko visums uzdod sev, un atbilde ir jūs. Jūs, kas jautājat, jūs, kas meklējat, jūs, kas brīnāties. Klusums turpinās. Bet jūs arī turpināt.
Un varbūt tieši tas ir vissvarīgākais. Varbūt jautājumi ir svarīgāki par atbildēm, varbūt meklēšana ir svarīgāka par atrašanu, varbūt brīnums ir svarīgāks par zināšanām. Jo beigās, kad visas zvaigznes būs izdzisušas, kad viss būs atgriezies pie klusuma, kas būs palicis? Ne atbildes, ne zināšanas, ne pat jautājumi. Bet šis brīdis, šis īsais, trauslais, brīnišķīgais brīdis, kad jūs esat dzīvs, kad jūs esat apzinātais, kad jūs varat jautāt, kāpēc, šis brīdis būs bijis īsts. Šis brīdis būs nozīmējis kaut ko. Un varbūt tas ir viss, ko mēs varam cerēt. Varbūt tas ir viss, kas mums vajadzīgs. Jūs esat šeit, tagad, dzīvs, apzinātais, brīnišķīgais. Un klusums? Klusums joprojām gaida, bet jūs nē. Jūs neesat klusums. Jūs esat skaņa. Jūs esat dziesma. Jūs esat veids, kā visums dzied sev. Un kamēr jūs dziedat, kamēr jebkurš no mums dzied, klusums nav pilnīgs. Varbūt tas ir pietiekami. Varbūt tas ir vairāk nekā pietiekami. Varbūt tas ir viss.